Trešā sadaļa – pārvietošanās pa trasi. Pajūgam dalībniekam jānobrauc viss ceļš, kur ir noteicis sacīkšu organizators. Ja ekipāža pamet trasi, dalībniekam jāatgraužas ekipāža tajā pašā punktā, kurā viņi pamet trasi. Šis noteikums, protams, ir jāskatās saprāta robežās. Nevarēs iebraukt atpakaļ trasē tieši pa to pašu sliedi. Šajā momentā, ja viņš ir izbraucis 10 metrus tālāk atpakaļ no grāvja, tas viss būs ok, pie nosacījuma, ka viņš nav iegūst priekšrocības. Tāpat kā jebkurās motosacensībās nav atļauts iegūt priekšrocības. Pametot trasi parasti tiek zaudēts laiks, bet ir jāskatās, lai netīšām nebūtu nogriezts kāds līkums pavisam, un neskatoties to, ka viņš ir it kā zaudējis laiku atgriežoties trasē, tomēr nav iegūst laika attiecībā pret to, ja viņš nav nobraucis šo konkrēto trases posmu. Pajūgu vadīšana. Jebkurš dalībnieks, kurš piekrīt sacensību laikā braukt ar kādu citu transporta līdzekli, kurš nav viņa paša, tiek diskvalificēts, ja vien tas nav gadījums ar brīvgaitas sunu vai pajūgu. Respektīvi, ja jūsu pajūgs ir pasprucis no jums un jums tiek piedāvāta palīdzība viņa panākt ar sniegu motocikli, jums tam ir jāpiekrīt, jo suņu drošība ir pirmajā vietā un pēc tam galvenais tiesnesis skatīsies, vai tā ir bijis kāda priekšrocība. Šāds gadījums neuzskat par priekšrocību, jo pajūgs tāpatās visdrīzāk ir apgāzies un bremzējies, bet jūs varat diskvalificēt par arī palīdzības nepieņemšanas. Dalībnieks nedrīkst traucēt citām ekipāžām. Ar to jāsaprot pilnīgi plašākai nozīmē šis. Dalībniekiem nav iespējams citas komandas aizskart nekādā veidā, un arī principā arī ar verbālām komandām vai citādi veidu skaņām nav paredzēts ietekmēt citas komandas. Vest pasažierus aizliegts ir sacensībās, ja vien šāda vajadzība nav radusies sacensību gaitā. Kad jūs piedāvājat palīdzību kādai citai ekipāžai, pavest viņu uz priekšu pa trasi savās kamanās, ar to parasti gan šeit ir domāts tikai vienīgi sniegas sacensības, jo 4 vai 6 kamanās uz riteņiem tas nebūs iespējams. Ārkārtas gadījumā tiek vests cits dalībnieks. Kā es teicu, tas ir vienīgais iespējamais variants, ko jūs variet sniegt, vizināt pasažieru. Pasažieru vizināšanas sacensībās no tiesneša puses nebūtu saskaņojama. Palīdzību trasē. Visas ekipāžas var saņemt vienmēr vienādu palīdzību gan no dalībniekiem, gan no kontrola punktos izvietotajiem tiesnešiem. Šī palīdzība tiek ierobežota un vienmēr viņai būtu jābūt adekvāti vienādai pret visiem dalībniekiem. Ja šīs gadījums ir tāds, kad jūs piestājat pie kontrola punkta, tad jums pašam ir jānorāda, kāda palīdzība ir nepieciešama. Piemēram, pieturēt pašu pajūgu vai uzkāpt uz kamanām, pieturēt bremzes. Bet jūs nevariet lūgt, piemēram, lai tiesneši izpiņķerē iemauktus, jo šāda palīdzība no tiesnešiem netiks sniegta, ja vien nav tajā brīdī apdraudēta suņa veselība. Ja jūs vēlaties palīdzēt citai komandai, tas ir atļauts, ja vien to ir atļauts galvenais tiesnesis. Ja jūs redzēt, ka jūsu komandas biedrs ir sapinējis, jums ir tiesības iet viņu izpīt, ja vien tiesnesis to nav aizliedzis iepriekš. Un viens no svarīgākajiem punktiem – nav atļauts trasē darboties kā savas vai citas ekipāžas tempu turētājiem. Šīs attiecās ne tikai uz pašu dalībnieku, bet viņu visu komandu, kad skriešana gar malus trasē vai tieši finišā skriešana prom, lai uzmūdinātu suni skriet viņam pakaļ, ir aizliegta. Brīvgaitas pajūgu un suņi, tas ir domāts suņi, kas ir pamukuši vai izgājuši ārpus, atbrīvojušies no iemauktiem vai pavadām. Vienmēr tiek uzskatīts, ka šādi suņi būs apdraudēti, jo viņi var būt apjukuši, var pakļūt zem kādu transporta līdzekļu citur vai vispārībā, nonāk neceļos un aizskriet projām. Bet vienlaicīgi arī šādam sunim ir aizliegts kavēt vai traucēt citai ekipāžai. Ar to ir domāts pārsvarā izraisīt agresiju pret citiem, vai, piemēram, kādā līkumā viņš ir apsēdies un nobloķējis un tagad nelaiž nevienu garām. Tādu gadījumu līdz šim nav bijuši, bet tīri teorētiski tāds varētu pastāvēt. Un, kā es iepriekš teicu, ka jāpieņem palīdzība, brīvgaitas pajūgu vadītājiem jāpanāk savus pajūgus visātrāk iespējamā veidā. To jūs pieņemiet pats, vai jūs skrieniet pakaļ, vai, kā saka, jūs pieņemiet kādu transporta līdzekli, bet rekomendācija ir, ka jums bez minstrināšanas ir jāmēģina noķert savus pajūgus. Ja gadījumā jums neiespējams
šo pajūgu panākt pašam, tad atteikties pieņemt palīdzību, kā es minēju, nav iespējams. Galvenais tiesnesis nosaka, vai šis dalībnieks būs diskvalificējams. Jebkurš personas tiek aicināts apstādināt un aizturēt brīvgaitas pajūgu. Ar šo vienmēr ir jābūt uzmanīgam. Tiesnešiem rekomendējot šo ir jāpiesaka, ka vispirms sava dzīvība un veselība ir primāri un aizturēt mēģināt brīvgaitas pajūgu tikai tādā gadījumā, jūs esat pārliecināts par savām spējām un tehniskām iespējām tajā brīdī to izdarīt. Lekt priekšā pajūgam nav pati labākā doma. Un ķerties kādā trosē arī nav pat labākā doma. Ja jums ir pieredze, kā to darīt, iesaistieties šādā procedūrā, bet nerekomendējiet nevienam to darīt, ja viņš zina, ka tas varētu beigties ar nelegālām sekām. Tas var būt ne tikai attiecībā arī pret jums pašu, bet arī sunim. Ja kāda palīdzība kādam sniegta, par to ir jāziņo pajūgu vadītājiem finišā. Un tad attiecīgi arī galvenais tiesnesis izlems, vai ir gūts kādas priekšrocības vai nav. Arī attiecībā pret suni viņš atsākt var dalību trasē tikai tad, ja viņš ir mērojis visu distanci, ja viņš būs nogriezis kādu trases daļu, tad un pēc tam pievienojas pajūgam un būs tas no tiesnešiem fiksēts vai kāds liecinieks fiksējis, ka suns tur izskrējas atpakaļ uz trases, tad šis konkrētais suns tiks diskvalificēts un tālākajās skrējienos vairs nepiedalīsies. Braukšanas priekšrokas tās pārsvarā attiecas uz sniega sacensībām un vēl vairāk pārsvarā uz vidējām garajām distancēm. Lūdzu uzmetiet aci, ka šeit ir pēc rekomendācijām. Tās drylandā praktiski netiek pielietotas, bet attiecībā pret sniega disciplīnām ir diezgan labi aprakstītas. Apdzīšana. Kad viena ekipāžas vadītājs gatavojas pabraukt garām citai ekipāžam, braucošais ekipāžas vadītājs pieprasīt braukšanas priekšroku, kad suns ir nonācis apmēram 15 metru attālumā no apdzīvamās ekipāžas kamanām. Ar šo tik tiešām vairāk vai mazāk ir saistīts ar kamanām atkal, jo drylandā tas ir viens ekipāžas garums, kas noteikti būs mazāks kā 15 metri. Apdzīvamās ekipāžas vadītājiem jādod ceļš garām braucošai ekipāžai, pavirzot kamanas uz trases vienu pusi, palielinot savu pajūgu, un ja tas pieprasa apdzīvamās ekipāžas vadītājs apstāties un neļaut pajūgum virzīties uz priekšu. Bet, kā tas minēts, apstāšanās nav obligāta skijoringā un drylandā. Ja garām braucošais pajūgs sapinas, tad ir iespējams pieprasīt arī minētu intervālu, lai izpītos un tevi tikmēr neapdzītu, bet arī tas neatiecās uz drylandu. Ja ekipāža atdzīta, tā nedrīkst veikt atkārtot apdzīšanas momentu un dzīt savus pajūgus priekšu zemāk minētajos intervālos, bet atkal šis neatiecās uz drylandu, tas ir tikai un vienīgi uz sniega kamanu suņu sacensībām uz sniega. Ir vēl daži papildus nosacījumi, kas ir saistīti ar apdzīšanas intervāliem un to, vai ir nepieciešams apstāties, bet, kā jūs redzēt, atkal tas nav nepieciešams, ja tas vien nav saistīts ar drylandu. Vēl daži noteikumi attiecībā par apdzīšanu ekipāžām ir kamanu disciplīnās, bet galvenais uzsvars ir to, ka brīvās apdzīšanas zonā vairs apdzīšanas noteikumi nav, kā ir iespējams pieprasīt apstāšanās. Par temperatūrām lūdzam skatīties B pielikumu, par to mēs jau nedaudz runājām iepriekš, bet temperatūras attiecībā uz katru disciplīnu lūdzu skatīt pielikumā B.